Sveiciens visiem! Šodien izgājām pastaigā apskatīties, kā mums būvniecība notiek otrpus kanālam. Baigā celtniecība, pastīsimies, ko tur ceļ. Jā, mūsu māja. Kanāls. Un tad te ir mums lielās celtniecība notiek šī sānā. Viens no ekskluzīvajiem variantiem būs ar plāniem dzīvokļiem, teritorija visādā fīčām. Tad mums tuvākās mājas mēs slēgt novērējam, kā viņas būvējās. Joprojām būvē. Tā vienmēr tas apcelt no top objektiem šeit, tas mums, jā, tas ir obligāta lieta. Un šeit tas pagalms ir tam Ilkemam. Mājas milzīgi augsts. 15 stāvs, šitam liekat pat 16. Nu, un tas pagalmiņš maziņš. Nu, es nezinu. Pārāk gribētu uz te dzīvot. Mūsu māja izskatās ļoti zalīgi no tālienes. Jā, cita lieta. Jā, tepat mums iepratī frizēta, salons. Jā, kur izviens taisīt. Jā. Lūk, nogriezāmies uz iekšpusi. Pavērās skats augsts celtnē. Jā, nu šeit celtniecība, varētu teikt, notiek diezgan haotiski. Kaut kāda kopējā plānojuma, te 100 punktu nav. Te vienkārši pārdot zemes, gabals zemi, nu, fermeri, kas bija te. Tāreiz dārzi bija kaut kādi, augstdārzi vēl kaut kādi. Tos viņam atļauj pārdot valdību. Viņi pārdeva viņas. Sadalīja gabaliņas un būvē. Ceit tik tās mājas. Te jau pat komunikācijas. Nu, kas ūdens te ir ievilkts. Bet kanalizācijas nav. Tas izklās visai jocīgi, vai ne? Vēl lūk šādas augstceltnes jūs redzēt. Un nav kopējās kanalizācijas. Un tā kā lauku mājām bedra. Un tam pumpē ārā arī katru reizi. Tā, jocīgi. Nu šeit jau tas lielais objekts, kas mums top. Kā viņam sauc? Mavida Garden. Mums būs sastāvēs no 3 mājām. Šitā māja, tas ir gan izgatava. Šī pusē māja ceļās. Un pretī būs vēl viena nedaudz mazāk. Te var redzēt to celtniecības firmas nosaukums. Tā skaitās diezgan krut firma. Tā ceļās un ceļās. Tā, nu un kur tu likt būvniecības atkritums? Nu, skaidrs, ka viņas var nolikt. Kur tukšs laukums? Lūdzu, tur neviens neko. Labākais, ka viss šīs mājas ir tukšas. Viņās neviens nedzīvo. Viņas jau arī dabī nav pabeigts. Bet pastieties, cik daudz nav pabeigts. Arī šī pretī nav. Nu, tur daži dzīvokļi ir. Nu, te viss. Brīņķi. Tas vēl nav pabeigts, viņās neviens nedzīvo. Rodās jautājums, kur dabūt tik daudz iedzīvotājs. Ārzemnieki. Tagad viņu jaunajiem likumiem praktiski nopirkt dzīvokli, lai dabūtu uzturēšanās atļauju 200 000. Nu, nevajag jau par dzīvokli par 200 000, ja viņš maksās 100 000, uzrakstīs, ka maksāja 200 000, bet nodokli tu samaksāsiet no 200 000.
Tā nezinu. Kā viņi visu šito pārdos. Bet ceļ. Nu, lai ceļ. Jā, vēl ceļš jāsatais. Nu, to viņi, domāju, sataisīs asfaltos. Kā šīs mājas sauc, īsti nezinu, bet arī komplekss no 3 mājām sastāv. Tiek riņķi vienas mājas. Vēl viens slavens cēlējs MNZ Vašaran. Šitā viņam arī māja Golden City. Viņam te vairāks ir. Kvartāls. Un te arī sākuši basēnu rakt šikanīt. Jā, nu, reku vēl vien jau ir apdzīvot māju. Laviņa Deluxe. Šajā mājā mēs arī skatījāmies, varbūt pat gribējām nopirkt. Tur atsevišķi virtuves ir dzīvokļi. Tā kā mums ir dzīvokļi, viņš tā virtuve atsevišķi. Tad 2 istabas. Arī 1+1 skaitās. Kaut kā tomēr nenopirkām, nu laikam labi vien ir. Dotā brīdī tad dzīvot, kad sāk līt lietas, es nezinu, kā tas staigā. Un tur vēl vieni nodot. Un arī viņi pa pustukšu pilnīgi, var redzēt pēc kondicionieriem. Tur jau arī pustukšu. Nekā tur nav. Šitā arī kā jau tas Golden City tagad pabeigta, bet kaut kur jau dzīvo, jā, ir kaut kāds dzīvokļi, jau ir kondicionieri, bet nu tur ir stipri mazi. Stipri mazi. Un, jā, dzīvokļi ļoti mazi ir aizpildīti. Augšā vispār vēl tikai 3 dzīvokļi, var redzēt, ka ir boileri, tad dzīvo kāds. Aiziesim līdz galam, vasīsimies, kas jau šā galā tur notiek. Starp mājām arī vēl saglabājies tāds dārs. Kādreiz bijis normāls, bet viss pamestība pilnīgi. Nu, kaut kur kāds citronu var dabūt ar kraugu. Te nu var nākt droši lasīt citrons, mums te neko nepārmetīs. Tā, nu, tad mēs esam gan līdz galam, un te mums dārs pārāks. Nu, jā, interesanti viss ir. Jā, kā MNZ, tas ir Vašarans. A, kas tas ir? Ko te audzē? Pastīsimies. O, te galā tāds mazāks mājas. Turp mājas. Tur arī tukš nekā, nu. Šini, jā? Piedāvāja, varēja nopirkt. Kas tas ir? Tie no tie salāti? Jā, kaut ko audz. Kāds puķkāpus ir brokoli? Brokoli varbūt tas. Jā, un tur jau tālumā palmas redzams, tas botāniskais dārs. Un par to miskas neies, ja bijis. Iesim te. Jā, tā Laviņa tīri smuka izstāstā māja, jā. Jā, te tie uz tiem stūriem, tur viņiem tie labi dzīvokļi. MNZ Gold City, ja, teritorija. Bērnu laukumi. Balkona mājā liela, jā.
tas ir plus. Bet arī viņi tā kā uz vienu istabu dzīvokli, viņi kopā guļam istabas. Tas tehniskais ar lielo kopā. Tas nav pārāk jautri. Teritorija maziņa priekš 2 mājām tas taču. Baseins praktiski tāds pats kā mūsējais. Viņš arī tāds pats. Un kas mums te blakus top? Jā, MNZ 3 mājas. Gold City ir 3 mājas. Arī tukši, daudz dzīvokļu tukši. Šitas ir MNZ Blue Steen būs. Ar tādiem interesantiem balkoniem. Tas laikam tur ir tas kalniņ, tas arī viņa Blue Steen. Tā liekas, būt pateikt. Tur pretī vēl mājas. Tur māja MNZ Life City. Tā jau var apdzīvot. Jā, ne, tā teritorija turiem viņam ar ko vēl arī nāk tam MNZ. Gold City. Tas ir Blue Steen. Te mums vēl ir dārs kaut kāds. Olīvu koka pat aug. Tā kā nav, ka viss ir izcirsts. Jā, un MNZ Paradise, MNZ Royal. Es te viss mājas ir MNZ ceļ. Tā firma. Jā, te arī vēl dārs, skaties. Olīvu koki. Nu, un tur mums arī vēl top. Jā. MNZ pašarām. Jā. Te pretī vēl top. Kas tie? Nezinām. Tālumā tā gaišās mājas lielās. Tā bija Glorija. Diezgan populārs bija savā laikā, kad viņi tirgoja. Nu, kāds ceļš mums te ir? Jāiet pa tādu šautu aciņu, bet lietas nav līst sen. Un kas notiek, ka lietas līst, vispār nepaies. Tāpēc pagaidām te dzīvot, tas ir kārtīgs pārbaudījums. Jā, viss šitie te dabīgi, jāsagāž vienās biedrē, kas viņas vedīs prom. Te jau tuvojamies lielai ielai. Jā, te arī citronu koki, kur nav lasīt citrons, ir gribi. Un tas ir Life City MNZ. Arī savā laikā ļoti populārs objekts bija pārdošanai. Daudz reklāmas bija. Tas krievi viņiem pārdod, visā tik krievi ļoti daudz jau. Tad te jau iziesim uz ielu. Tur priekšā mums ir mājas jau vecās, kas iet gar jūras krastu. 1. un 2. līnija. Un skola. Tas tur mums arī skola. Un mūsu mājas arī puika turēc. Krieviņš mācās. Jā, bērni šeit mierīgi mācās turku skolās. Nezinu, kā viņam ar to valodu mācās. To kā jau apgūst notiek arī to valodu. No, tam tie lielās ielas. Lielā iela, kur jau veikali visi ir. Aiziet prom tad līdz pat tur mūsu veikaliem.
Ķērafurs. Tālāk Bims, tie arī diezgan tuvu veikali. Līdz kanālam no tā. Iesim kaut ko nopirksim. Ūdeni. Maizīti. Vairāk neko mums daudz nevar. Viss jau sapirkāmies. Ejam šeien, ja? Sunim jānopērk cēpumu. Sunim cēpums vajadzīgs. Sunim cēpums vajadzīgs. Apelsīni par 19,90. Nu, kā apelsīni lēti. Teikams, vēl Bims ir šī pusē. Jā. Te autobus arī kursē, kā autobus pieturī. Tāda maza autobusi, kas tur iet. Vās bija prom, tad es ciematos. Te mums viena nekustamo īpašumu aģentūra. Tā ir Krieva, praktiski. Un viņiem te kafejnīca. Kafejnīca ir tīri eiropeiski. Var nākt padzert kafiju. Tāda normāli, kā pie mums pieņems. Vienīgā vieta, kur te tūmā var tādu kafiju padzert. Tā mums te kafija amerikāņu kafejnīcā. Vēstules ir. Tāds kafejnīcas tempils pilsētā. Nu tā. Bet ejam atpakaļ. Riņķi izmetām. Tā mums te apmēram būvēja. Nu, dodamies uz mājām. Jāpasaka, mums te ārā. Jā, šodien ir 18. janvārs. Un ārā mums joprojām saulē pār pa 20 grādiem. Spīd saulīt praktiski visu janvāri. Mums ir tāda gan kā vasara. Jā, te tad ir mums tā atšķirība ar Latviju. Un gaišāks jau arī paliekam vien ātrāk. Ilgāk. Nu tā mums te. Nu, lūk, mums saulriet.